Sāksim ar sienu zīmēšanu. Es nedaudz parādīšu, lai atsveicinātu jums atmiņu, kas ir nedaudz varbūt aizmirsies. Lai zīmētu sienas, mums šeit kreisajā pusē atrodas siena, dubultklikšķi virsū. Un šeit mēs varam ievadīt sienas augstumu, un šeit mēs varam ievadīt sienas platumu. Tātad attiecīgi mēs izvēlamies, lai varētu ievadīt sienas augstumu, not linked. Tas nozīmē to, ka mēs varam manuāli ievadīt sienas augstumu. Ievadam augstumu, un šeit ievadam platumu. Pasakam OK, un iezīmējam sienas telpai. Ja siena man piemēram ir 5 metri gara, tad tā arī es vadu iekšā 5 metri. Un ejam uz leju, piemēram, 4 metri, 5 metri, lai izveidojas telpa. To visu mēs darām pirmajā stāvā, kas ir ground floor saucās. Ja mums ir jāiezīmē grīda, kuru mēs attiecīgi zīmēsim stāvu zemāk, mēs esam aktīvi pirmajā stāvā un nospiežot kontrolu un bultiņu uz leju, mums piedāvā izveidot vienu stāvu zemāk. Tātad tur mēs rakstam iekšā, ka tā būs grīda. Ievadam kaut kādu augstumu, tam augstumam nav jābūt lielam. Pasakam OK, un mēs atrodam stāvu zemāk. Lai mēs redzētu sienas, kur mums zīmēt šo te grīdu, mums ir jāieslēdz caurspīdīgums šajam stāvam. Attiecīgi ar vienu klikšķi uzspiežam uz tā stāvu, kur mēs gribam redzēt caurspīdīgu, ar labo taustiņu un izvēlamies Show as Trace Reference. Un redzam šo te pirmo stāvu, bet tajā pašā laikā mēs atrodamies mīnus pirmajā stāvā. Grīdu mēs zīmējam šeit te ar grīdas opciju, tieši tāpatās kā līdzīgi ar sienu, dubultklikšķis virsū, ievadam biezumu. Biezums nav tik būtisks, jo mēs netaisim divstāvīgu māju. Pasakam OK un iezīmējam pa mūsu telpām. Šeit ir opcija vienkārši kvadrāts. Ja jums ir daudz šķautņainākas telpas, tad mēs izvēlamies šo opciju, ka mēs varam brīvi iet pa mūsu izvēloto laukumu, bet šiem te punktiem galā ir jāsaskarās. Mēs esam uzzīmējuši grīdu. Lai pārbaudītu, cik grīda augstu atrodas, nospiežam F5, lai pārslēgtos uz 3D. Tātad grīda ir pa zemu. Ja grīda ir pa zemu, nospiežam uz grīdas, aktivizējam šo grīdu un paņemam pie punktiņa. Un šeit mums izlec papildus loks, un mēs izvēlamies pārvietojumu. Lai mums viņš neskrēdītu kaut kur mistiski projām, mēs pārvietojamies pa Z asi un pieturam shiftu un pieskaramies šeit te pie sienas, lai mums viņš aiziet tajā augstumā, kādā vajag. Ar F2 mēs pārējām atpakaļ uz plānu. Ja mēs atrodamies mīnus pirmajā stāvā un mēs gribam likt durvis un logus iekšā, pārējām uz pirmo stāvu. Tātad logus mēs varam ielikt šeit te, Windows Tools, kur ir arī dubultklikšķis virsū, aizējam uz izvēlni, izvēlamies mums vajadzīgo logu, kāds viņš būs, vai vienu virus vai divu virus. Ja tas ir divu virus, tad mēs uzspiežam virsū uz divu virus. Šeit mēs varam ievadīt platumu, šeit mēs varam ievadīt loga augstumu, un šeit mēs varam ievadīt palodzes augstumu. Pasakam OK un liekam iekšā. Ieliekam brīvā vietā, lai novietotu konkrētā attālumā, pārvietojamies ar pārvietošanos līdz stūrītim un atkal ar pārvietošanos, un tajā brīdī no stūrīša mēs ievadam vajadzīgo attālumu. Un pasakam OK.